Dzirdējāt to prikolu, ka BMK'am jāmaina tikai rashodnikus, motoru, karbu. Šodien es mainīšu rashodniku šitai mašīnai, konkrēti motors. Kas ar viņu ir noticis? Viņa ir pārkarsēta. Подписчик man atsūtīja vidiku. Jā, karoči, viņš tā spolēja, meta tā saulītis, kamēr neaizgāja motors pa pīzdai. Karoči, visticamāk, ka motors ir beigts, vienkārši nelec un viss. Es īstenībā nezinu, ko tu filmēt. Man saka, uzfilmē, kā tu skrūvē, tur maini dzinēju. Ko ta ko stāstīt? Nu, atkrutil, prikrutil. Ir kur pacienta detaļa, kuru liksim iekšā. Vakar atvedām, aizbraucam. 60 rubliki, PKB iemetām, atvedām, visu sagatavojām. Šito ir jāieliek tur un visu uzkaramo samestu šeit. Vecais Audi motors. Jānovāc visu lieko, kas traucēs. Visas plasmaskas vadiņus, visu nafik, visu nost. Manā gadījumā vajadzēs arī haubi ņemt nost. Iespējams arī kapurnu. Varbūt kādam, kas ir ar pacēlājiem, kas cer apakšu, to visu var izdarīt. Nav jādara tā. Bet, nu, manā gadījumā jāņem nost. Es neesmu pārliecināts, bet man liekas, ka šitā štuka ir jāņem nost, kad liek filtru iekšā jaunu. Nu, bet labi. Tā, šito visu nost noņēmu. Tagad ņemšu nost kolektoru. Sprauslas atvienoju, lai noņemtu kolektoru. Šito jāņem nost. Egeru. Šitās skrūves un te iekšā. Un šitais. Tagad mēs tiekam klāt pie sprauslām. Rampa turās uz 3 bolcikiem šeit. Un galā dačiks. Sprauslas abratka uz šitādām štučkām turās. Un skrūvītis. Tālāk visa elektronika šeit. Un te viens. Un, protams, visu, kur redzam, visu. Vienkārši ārā atvienot visu. Lūk, tur stiprinājumi šeit. Bambarī šitādas 2 špiļkas tā vienā pusē, te otrā pusē. Tālāk skrūvējam nost visus šlangus un var ņemt nost purnu. Šādi tas viss izskatās. Turpinam skrūvēt. Noņemam karlusonu un ņemam nost stiksnu. Stūras pastiprinātāju ņemam nost. Neizmirstam atvienot no reikas. Tālāk ģenerators. Lai tikt klāt, noņemam rullīti, tiksiet klāt šai skrūvei. Tālāk eļas filtru ņemsim nost, 3 skrūves. Ņemam šīto nost, pumpu arī paņemam nost. Turbīna raud pēc restaurācijas. Augstspiediena sūknim šeit 3 gaikas. Un iekšā viena. Pils ar kaut kādu šķidrumu, visticamāk, ka antifriz un tā tālāk. Nu, izpūtēju te vispār nebija problēma noņemt. 2 skrūvītes te un 2 skrūvītes galā, jo vīri te sataisīja tādu taisnu izplūdi, ka jau cik ras. Te kāds ir arī artefaktu atstājis. Tā, es sapratu, ka man nesanāks motoru izņemt bez kārbas. Nāksies kopā ar karbu ņemt ārā, tāpēc viņa te vot izvilkas ārā. Viņa tur štopors tāds, viņa izvilc ārā un tad nost, un tad otro. Ot tur. Pacel un izvilc ārā, un tad viss aiziet. Tā, kardāns, kulise, cilindris, sajauga. Tas it kā viss, un tagad taču var vilkt ārā. Gatavs. Ārā. Tā, kamēr viņš tādā ērtā pozīcijā, viņam noskrūvēju padonu. Tā. Starteris, dačiks ārā. Viss tagad točno skrūvējam ārā karbu un atvienojam to visu sastāvu. Nu, re. Motors ir atdalīts. Nu, šitajā brīdī vajadzēja īstenībā visu pārliekt vienkārši uz otro motoru. No vecā uz jauno. Bet viss netika vienkārši. Viena sprausla palika iekšā un kategoriski negribēja līst ārā. Kā es viņu dabūju ārā? Tur ir 2 skrūves, uz kurām parasti fiksējas tā sprausla. Es viņu skrūvēju uz otru pusi,
lai uztaisītu spriegumu. Un rāmu rīti daudz, jo tādā veidā viņi sāka līst ārā. Ja kāds domā, ko man te šis te greņķi iekšā ielikt, tas lai atslēga varētu ielīst. Un te arī nevis. Pusdienu čakarējoties pie tās sprauslas, kakim zemastes, jo tā sprausla izrādījās beigta. Lai netērēt laiku braukšanai pēc sprauslas, tāpēc, ka man tuvākā Razborka, es nezinu, kilometru 60, tas ir minimums. Tas stunda tur, stunda atpakaļ, bezjēdzīgi tērēt laiku, jo lasīšanai arī tas nekā netraucē. Es vienkārši paprasīju, lai man aizbrauc kāds pakaļ sprauslī, man ievodi, un pats turpināju skrūvēt motoru. Tā, sajaugu uzmetu, mēģināšu sadraudzēt to visu ar karbu. Tā, karba vietā uzskrūvēta, uzmetīšu virsū starteri un likšu iekšā motoru. Tā, nu viss, dzinēs uz spilveniem. Tā, karba nostiprināta, kardāns, kulise, sajauks, tā cilindris. Tā, nu, apakšas palika tikai izpūtē uzlikt. Pirmais, ko mēģināšu darīt, pielaist viņu, lai pārliecināties, ka viņš iet un ka var turpināt skrūvēt viņu tālāk. Nu, ļoti netīrs. Kā arī vēl vajag pieslēgt elektrību, lai pamēģinātu pagriezt motoru. Varbūt tur ir iekšā eļļa cilindros pielieta, nu, tipu, lai nebojājas, kas stāv. Un tad var likt iekšā degvielas sistēmu. Tā, labi, degvielas sistēma uzlikta, elektrība savienota, lejam iekšā eļļu un mēģinājam startēt. Laikam jāuzliek izpūtēs, lai mazāka smirdoņa ir te. No kurienes tādi dūmi? Es loks šito nebiju pievienojis. Tagad gan jau kā aizies. Jā, aizgāja. Tā aizgāja, ka man pilnas biksas bija. Что-то я чеканул. Она сама газует. Jā, viņa pielec. Bet ne tikai pielec, viņa vēl arī pati sāka apgriezienus celt augšā. Bet tas vēl figņa ir. Tālāk foršāk, kad sāku mēģināt otro reizi pieleist. Jūs to redzējāt? Motors uz otru pusi sākā griezties. Kur tādi brīnumi, bļa, ir redzēties? Es pirmo reizi tādu figņu redzēju, ka motors grieztos pretējā pusē. Es ahuj... Galvenais, ka es mašīnā sežot pamanīju, ka dūmi iet uz otru pusi. Es izslēdzu aizdedzi, bet viņa kā grieza, tā arī griez. Tāpēc es arī tur skraidīju kaut ko, tur bļa, panikā meklēt, kaut ko darīt, kaut kā slāpēt. Tā. Uzliku visu iepuldes sistēmu. Paskatīsimies, kā viņa tagad strādās.
Te nevajag būt Gretai Thunberg, lai saprast, ka tas nav normāli. Ko tas nozīmē? Pizdator? Vīri kaut kādu huņu iesmērē izskatās, ka vajadzēs visu po jaunam darīt. Jā, karoči, maskam tas motors strādā, nezinu kā. Nevar saprast, pats pa sevi dzīvo. Un vēl vairāk nepatīk tas, ka eļļa no izpūtēja ārā iet. Kur problēmu meklēt? Ja eļļa varētu būt no izpūtēja no turbīnas vai salipušiem gredzeniem. Ja motors, protams, nav sačekarēts, normālu motoru ir pārdevuši, tad iedarbināties uz otru pusi. Vai patstāvīgi ceļot apgriezienus, tas ir jautājums. Kur varētu būt problēma? Ir izvirzīta teorija, ka šeit varēja ķēde pārlekt. Tāpēc viņš arī strādā nepareizi. Tāpēc tagad ir jāpārbauda, vai tiešām ir viss vietā un tā kā vajag. Tā izskatās, ka metkas nav sabīdītas kaut kā nepareizi, tāpēc, ka šitie... Es nezinu, cik viņi konkrēti pareizi stāv, tāpēc, ka man nav ierīces pareizās, lai uzlikt un konkrēti pārbaudīt, bet, var ar aci redzēt, ka viņi nav atžgārni, sagriezti. Kad pirmais cilindris ir pašā augšā, lokienes skatās viena otram it kā pretī. Ja būtu novirze uz obiņu, es domāju, ka būtu drusku savādāk, viņas nebūtu atspoguļotas, tā ka es domāju, ka nav problēma tieši metkās. Tā, vārstāvāku atpakaļ uzliku. Gribu paskatīties, ko darīs sprauslas, tāpēc uzliku rampu šitādi, likšu virsū forsunkas, sprauslas. Pievienošu, paskatīsimies, kā strādās. Paskatīsimies, kas būs. Te skaidrot neko nevajag, te viss uzreiz skaidrs palicis. Vienkārši ir jābrauc pēc sprauslām. Vienkārši ieslēdzot aizdedzi, sāk tecēt, tas nav normāli. Sadabūju sprauslas, uzgerbsim, paskatīsimies, kā uzvadīsies tagad. Ja būs viss smuki, skrūvējam iekšā, mēģinām pielaist. Tagad точно pieliks, 100%. Tā, jāuzliek saplēstā trubiņa, jāpielai antifrīz, jāuzsilda līdz darba temperatūrai, paskatīties, kā uzvedīsies, un tad var droši lacīt viņu un gāzt. Izskatās, ka smiltis sāls, es domāju, ka var lacīt ciet. Viņa nedaudz dūmā. Kā jūs redzējāt. Es domāju, ka vajag drusku viņai iedot pa pakaļu, un tad tie dūmi kaut kur izšķīdīs. Tā arī bija. Es aizbraucu, iedevu viņai tādu čādu, ka dūmi pazuda, bet pirms tie dūmi pazuda, es pa savu ielu te braucu. Tādi dūmi bija, it kā kādam būtu māja degusi. Mašīna īstenībā ir čipota, un turbīna 2260 laikam. Nezinu, nesmu pārliecināts. Tā ka šitā mašīna... pagazoj!
propagandai! Paldies, ka noskaties līdz šim brīdim. Īstenībā man ir kas sakāms. Kanālam vajadzīgs finansējums, bet tāpat vien no gaisa finanses nekrīt. Tāpēc es uztaisīju mājaslapu. Mājaslapā ir katalogs ar dažādām precēm. Izvēle nav, protams, lielākā, bet kāda ir. Bet tas ir pagaidām. Как заебали эти комары ебаные. Kā arī tur ir sadaļa saziņai, kur var privāti sazināties, uzdot kaut kādus jautājumus, piedāvājumus un tam līdzīgi.